Šī būs meditācija atslābinājumam, un tev jau šobrīd ir iespēja atrast kādu klusāku stūrīti, palikt guļus vai sēdus, atslābinot mugurkaulu un kaklu. Lēnā garā sākt sevi just no iekšpuses, kā šobrīd plūst elpa, kā jūtas ķermenis, vai tas ir komfortā, vai tam ir pietiekami silti, vai nekur nekas nespiež. Izēri iekšēju skatienu caur pēdām, potītēm, ikriem un ceļgaliem. Sajūti arī augšstilbus, sajūti iegurni. Ļauj, lai kājas paliek patīkami smagas, tā it kā tās grimtu kādā ļoti siltā, mīkstā vidē. Atslābinās arī vēders, vēders paliek maigs, mīksts. Ķermenim kļūst arvien komfortablāk, atslābinās arī iekšējā orgāni, atslābinās rību loks, krūšu, kuris atverās, pleci, atslābinās un kļūst arvien brīvāki. Nolaižās, sajūti, ka arī rokas visā garumā kļūst patīkami siltas, smagas, plaukstas pieplūst ar siltumu un komfortu. Pavēro arī savus pirkstus, katru pirkstu galiņu, katru spilventiņu pirkstu galos. Ar iekšēju skatienu ieraugi, ka arī mugurkauls ir atslābinājies. Katrs skriemelīts atpūšās. Atpūšās arī skausts, pakausis pieplūst ar patīkamu smagumu, atslābinās āda zem matiem, piere kļūst glūda, mierīga. Atslābinās uzacu loks, plākstiņi, acāboli. Deguns kļūst brīvs, vaigu kauli, palaiž visus stresus, un žoklis lēnā garā kļūst maigs, brīvs, tā it kā atkarājas. Pat mēle, kas ir mutē, kļūst mīksta, brīva, slinka, laiska. Sajūti savā ķermenī iekšējo mieru, komfortu, maigumu un iedot savam ķermenim uzmanību, it sevišķi tajās vietās, kas vēl pēc tās prasa. Ja kaut kur velk vai spiež, tad vēl šo vietu ar savu uzmanību apvelti, apājā. Ļauj tai piepildīties ar atbalstu, ar mieru. Turpini elpot, bet šoreiz apzinātāk. Ieelpo, bet izelpā vēl vairāk, vēl dziļāk relaksējies.
Un viss ķermenis turpina grimt mīkstā, siltā, patīkamā vidē, gluži kā ūdens gultā vai sūnās. Ķermenis ir drošībā, tam ir iespēja vienkārši būt. Neko nerisināt, nekur neskriet, vienkārši būt. Un šis ir tas brīdis, kad savienoties ar kosmosa enerģiju kļūst pavisam viegli un patīkami. Pievērs uzmanību savam kronim, galvas augšējai daļai, 7. čakrai, un sajūti, ka šī ir tā vieta, kur tu vari savienoties ar radītāju. Tā ir tā vieta, kur savienojums ar kosmosa enerģiju kļūst pašsaprotams, viegls, spēcīgs. Varbūt tu sajutīsi vieglu vibrāciju, vieglu pulsāciju savā kroņa čakrā. Un šis ir tas brīdis, kad tu ieej plūsmā, kur notiek absolūta uzticēšanās visumam. Es savienojos ar visumu, es savienojos ar tā viedumu, virsvadību, rūpēm un skaidrību. Sajūta arī savu kontaktu ar zemi, sajūta, ka fiziskais ķermenis vēl aizvien ir uz zemes, un tava sirds pukst vienā ritmā ar zemes sirdi. Un tad, kad tu esi kontaktā ar visumu, un tad, kad tu esi kontaktā ar zemi, tu esi balansā. Ieelpo sevī balansu un sajūti, kā tu paplašinies. Un lēnā garā plašinoties, plašinās arī tavi smalkie ķermeņi, tāpēc aicinu šobrīd vērst savu uzmanību uz savu trešo aci, no kuras uz āru izvirzās spilgta gaismas strēle. Un šī gaismas strēle sāk izstarot patīkami dzeltenīgu, nepārāk spožu tādu kā maigi dzeltenu gaismu visapkārt. Un jo vairāk no tavas trešās acis iznāk šī mirdzuma, jo vairāk verās vaļā tavas sirds, un līdz ar sirdi mīlestības enerģijai ir iespēja šobrīd sākt sevi izpaust, sākt sevi laist uz visām pusēm. Sajūti, kā no tavas sirds sāk virzīties bezgalīgs mīlestības plūsmas tecējums. Un jo vairāk tas plūst uz āru, jo vairāk tas ietek arī tavā ķermenī. Un iespējams tu šobrīd jūti pulsāciju
savās plaukstās vai pēdās. Iespējams, pulsācija parādās arī galvā, jo tu sajūti kosmiskas vibrācijas. Tās paplašina tavu apziņu, tās palīdz ķermenim reģenerēties, tās harmonizē visu tavu sistēmu. Sajūti, ka tavā fiziskajā ķermenī un tavos smalkajos ķermeņos šobrīd notiek kāda īpaša kustība. Tu sajūti to enerģiju, kas ir brīvā pieejā, kas tiek ģenerēta bezgalīgi. Sajūti, kā tas ir, ieelpot brīvību, ieelpot atjaunošanos, ieelpot balansu. Sajūti, kā tu atjaunojies, sajūti, kā uzlabojas visu sistēmu darbību. Gan nervu sistēmu, gan sistēmu, kas atbild par gremošanu, gan asinsrites sistēmu, gan visas pārējās šobrīd uzlabo savas funkcijas. Un jo vairāk tu uzticies kosmosa enerģijai, jo vairāk tev ir iespēja caur sevi izlaist šo te plūsmu. Turpinām apzināti elpot līdz uz iekšējā ekrāna. Ieraugām milzīgu kristālisku hologrammu. Tajā ir attēlots skaists simbols. Iespējams, tas ir lotus. Kādam tas var izskatīties pēc kristāla. Un tas laistās visās varavīksnes krāsās. Sajūti vai ieraugi, cik brīnumains ir šīs apziņu simbolizējošs priekšmets. Un tev ir iespēja sajust, ka tagad tu zini, kur rast enerģiju, kur smelties mīlestību, kā to pieņemt, kā tai uzticēties, kā sevi integrēt jaunus enerģijas kodus, jaunā kvalitātē. Tādā kvalitātē, kas mūs virza pretim jaunai apziņai, paplašinātai apziņai. Un tieši tas katram no mums var palīdzēt radīt jaunu realitāti, jaunas pieņemšanas formas, iziešanu no dualitātes, spēju pašdziedināties, spēju dziedināt citus, spēju atjaunot enerģijas resursus, spēju dzīvot saskaņā ar sirdsbalsi,
spēju uzticēties augstāko spēku, virsvadībai un rūpēm, spēju just atbalstu zem kājām, spēju dzīvot paļāvībā, plūsmā, pateicībā, labklājībā.